Skangals TV3 ziņas. Kopš atklāja vērienīgo datu noplūdi valsts ieņēmuma dienestā, ir pagājusi vairāk nekā nedēļa. Likumsargi un valsts vadītāji joprojām ir apjukuši un nesaprot, kā šādās situācijās rīkoties. Tikmēr 4. atmodas tautas armijas aktīvists Neo turpina nopludināt lielo valsts uzņēmumu darbinieku algu sarakstus. Valsts bezspēcība uzņēmējus dzen izmisumā. Ja Neo sāks publicēt firmu komercnoslēpumus, tad var sākties bankrota vilnis. Izskanējis arī aicinājums nesākt Neo vajāšanu, bet gan mēģināt ar viņu sadarboties, proti piedāvāt kādu labi apmaksātu darbu, vai arī vienkāršāk sakot, uzpirkt. Likumsargi mēģina saprast, kas ir šīs 4. atmodas tautas armijas aktīvists Neo. Versijas ir vairākas, piemēram, kāds atlaists valsts ieņēmuma dienesta darbinieks, informācijas tehnoloģijas students, hakeris. Pagaidām nav atbildes uz jautājumu, cik viņš vecs un vai darbojas viens. Neo liek noprast, ka atrodas ārvalstīs, ka drīz ieradīsies Latvijā, taču iespējams tā ir tikai pēdu jaukšana. Tāpat nav īsti skaidrs, kā interesēs darbojas šis 4. atmodas tautas armijas aktīvists. Valsts struktūrās valda īsts apjukums, nav saskaņotas rīcības. Esam konstatējuši diezgan bezpalīdzīgu anarhiju apziņas, faktiski struktūrālajā ziņā attiecībā uz tam līdzīgiem noziegumiem valsts pārvaldē. Valdība gatavojas tuvākajā laikā reanimēt aizmirsto kiberdrošības likumu. Satiksmes ministrijas paspārnē esošā kiberdrošības padome jau izstrādājusi vairākus priekšlikumus. Par to būtību nozares ministrs runā izvairīgi. Protams, jautājums par saulēcīgu informācijas saņemšanu, par apriti, un te ir ļoti daudz aspektu, kur ir privātās robežas, kur ir valsts iestāžu robežas, un šī diskusija nav jauna, viņa jau turpinās. Kamēr valsts vadītāji un likumsargi īsti nezina, kā šādās situācijās rīkoties, Neo turpina nopludināt datus. Jau publiskoti, iespējams Rīgas siltuma, Rīgas satiksmes un tagad arī Pareks bankas darbinieku atalgojuma saraksti. Tuvākajā laikā varētu parādīties dati par Dienvidu tilta būvnieku saņemtajām algām un prēmijām. Privātajos uzņēmumos valda īsta panika. Ja nopludinās kaut ko slepenu, iespējams bankrots. Biznesmeņi aicina valsts ieņēmumu dienestu sniegt informāciju par to, kas ir noplūdis. Šajā gadījumā vairs slēpties no saviem sadarbības partneriem, kas šajā gadījumā ir uzņēmēji, ir lieki, jo pretējā gadījumā uzņēmumi var saņemt vēl lielākus zaudējumus, valsts budžeta ieņēmumi var kristies, un mēs tātad varam panākt tieši pretējo efektu. Šobrīd jābūt ļoti atklātai sarunai. Lai nepieļautu komercnoslēpumu noplūdi, uzņēmēji aicina drošības struktūras pārtraukt Neo vajāšanu un uzsākt sadarbību. Ja izdotos aktīvistu pierunāt, viņš varētu konsultēt par citiem caurumiem datu bāzēs un kā šīs nepilnības novērst. Guntis Meisters, Igamārs Stankēvičs, TV3 ziņas.